Nu, jums tūliņ runa jāpārlasa noteikti. Nu jā, ir jāpārlasa nākamā runa. Divos teikumos, ko teiksiet tiem šodien cilvēkiem? Kopumā ir 4 runas. Šajā runā, ko es teikšu tiem cilvēkiem, kas ir nopelnījuši valsts augstāku apbalvojumu, protams, tie ir pateicības vārdi. Tas ir par viņu ieguldījumu valsts attīstībā, jo katrs viņš vai ar savu izdomu, sirdsdegsmi, ar savu talantu ir devuši ieguldījumu kādas jomas attīstībā, ļoti būtisku ieguldījumu. Un tāpēc arī ordeņu kapituls izvērtējot katru šo pieteikumu, ļoti rūpīgi vērtē. Un tad šodien tie cilvēki, kas būs nopelnījuši šo valsts apbalvojumu, arī saņems no manām rokām. Un tas, es domāju, ir vajadzīgs, jo valsts ļoti reti pasaka paldies cilvēkiem. Varbūt pat par maz. Jā, tas ir par maz. Un tiešām par maz pasaka. Un tāpēc jau mums ir jāizmanto dažādas šīs iespējas sakot cilvēkiem paldies. Jo katrs jau Latvijā kaut ko dara vairāk, mazāk, bet tomēr mēs jau kopīgi veidojam valsti. Tieši tā. Un tie svētku sajūta ir jābūt, protams, neraugoties uz to, vai kādreiz ir apvainojums par kaut ko, kādreiz varbūt cilvēks jūtās nenovērtēts. Un tā dzīve ir. Jāstāv, jo reizēm ir pāri tam. Nu, tieši tā, tāpēc ir, Latvija mums ir viena, un viņa tikai ir iespējama šeit, pie Baltijas jūras, šajā konkrētajā ģeogrāfiskajā vietā un situācijā. Tāpēc, ekuši mums arī maza Latvija priekšā. Ziniet, kāpēc mēs nākam pie jums, mēs arī Vairai Vīķei uzdāvinājām. Tā ir torte, tāpēc, ka mūsu pārliecība ir tāda, ka dzimšanas diena, un šodien ir dzimšanas diena Latvijas, bez tortes nav iespējama. Nu, bez kūkas, bez kliņģera, bez kaut kāda kāruma. Tāpēc mēs jums dāvinām šo torti, tad, kad būs brīvāks laiks, tad vienkārši nogaršojiet un pagaršojiet to. Tas jau skatos ar mūsu dzērvenītēm. Ar mūsu dzērvenītēm, jā, es gan nezinu, vai tur varbūt pat rupmaizes kaut kas ir klāt. Es nezinu, tas varētu būt tā izskatās pēc rupmaizes un dzērvenītēm. Bet dzērvenis ir Latvijas, tas ir skaidrs. Jā, Latvijas, jā. Es domāju, visas izēvielas. Bet starp citu, prezidenta kungs, bet taču vēl viena no tādām lietām, kas nāk tā kā, protams, es nerunāšu par to lielo godu un atbildību un ārkārtīgi lielo emocionālos, teiksim, tādu uzdevumu, kas ir prezidentam. Bet tādi mazi dzīves prieciņi varbūt sūd. Tas pašs dzērvenis. Taču Zērvenēs nebijāt šogad. Nu, šogad nebija. Un diez vai tuvākajos gados arī tiksiet, ko? Nu, tas jau, protams, ir plānošanas jautājums, kā ieplāno, jo, ja būtu laiks, var jau arī uz mežu aiziet, jā, tas jau netraucē, bet, bieži vien jau ir citi pasākumi, kur jābūt. Kaut gan man pašam patīk bieži pabūt dabā, jo vajag tā kā kādu enerģiju iegūt, un tad, teiksim, pastaigājot kaut kur mežā, aizbraucot kaut ko Siguldu labkritī. Bijāt šogad? Šogad nebija. Šogad daudz kas ir izpalicis, tas ir iesākums, daudz kas jāmācās un varbūt reizēm par daudz saplāno dienā, ka tā diena tiks plāno? Jūs pats ar kaut kā piedalīties plānošanā? Vai arī es, protams, pats piedalos plānošanā, nosakot to, kur es vēlētos piedalīties, kur varbūt nesanāk. Tā kā tā diena piepildās un kalendārs piepildās diezgan strauji. Un tā jau arī daudzas dienas jau nākamajā gadā ir aizplānotas, jo plānojās jau ļoti iepriekš starptautiskās vizītes un tuvākajā laikā. Šajā gadā varbūt tikai paliek Parīze nākamās nedēļas beigās, lai dotos uz klimata. Tas ir kopā, tā ir klimata konference. Es ceru, ka nekas netiks izmainīts, jo tomēr ir pasaulē jāparāda, ka šāda veida teroristiski akti nespēja cilvēkus iebiedēt, un valstu līderi ir gatavi doties uz Parīzi, lai pieņemtu visai pasaulē svarīgus lēmumus par klimata pārmaiņām. Jo, manuprāt, šajā brīdī, kas vissvarīgākais, mums neparādīt savas bailes, jā, jo to jau arī tikai viņi gaida, jā, un tāpēc mums jābūt ir visiem pārliecinātiem, drosmīgiem un jāiet tālāk. Protams, tas tiesa. Par mūsu to dzimšanas dienu vēl runājot dažas minūtes, mums jau laiks ir, es gribēju vaicāt jums, bet kā jūs pats atceraties jūsu ģimenē? Mēs taču esam dzimuši abi tajā laikā, kad svētki 18. novembris bija aizliegti, sauksim lietas īstajos vārdos. Ja kaut ko svinēja, nāca milicija un ķēra cilvēkus.
Kad jūs kaut ko uzzinājāt par to, ka ir tāds 18. Jums vecāki kaut ko stāstīja? Man vecvecāki, kad laukos dzīvoja, tad, protams, vectēvs ar vecmammu tā pakluso kaut ko stāstīja, jo mums arī ģimenē kara laikā aizbrauca atsevišķi radinieki projām no Latvijas, bailēs no padomju totalitārā režīma, un protams, ka tas par to mēs šeit tad runājām. Bet tā nopietnāk, protams, jau kā pieauguši, tas jau bija studentu gados, kad jau sākās atmodas periods. Bet studentu gados un atmodas periods, jā, bet toreiz bija jau tāda interesanta lieta, ka varēja svinēt, nesvinēt, varēja tā kā mazliet paklusu atzīmēt 18. novembri, 17. novembri, jo tā bija studentu diena. Jā, tas jau, es domāju, tā bija. Tā jau darīja. Zināmā mērā varbūt apzināti tā izveidots, lai nevarētu pārmest, ka kaut ko svin, un studentu diena tā bija. Un tā lēnītēm jau. Jūs pieminējāt, ka arī jūs rādi daudz ir kaut kur aizbraukuši kādreiz tajos juku laikos, kad mums te viss smētāja pa pasauli. Es gribēju vaicāt jums, kā jums šķiet, mums taču ir arī ļoti daudz cilvēku, kas tagad ir aizbraukuši paši labprātīgi. Kā jums šķiet, vai viņiem arī šodien tur ir svētki tajās zemēs, kurās viņi atrodas? Viņi kāds svin, sanāk kopā, atzīmē? Es domāju, un esmu pārliecināts, ka viņi svin. Neskatoties, varbūt, ka viņiem brīžiem ir kāds aizvainojums pret Latviju, pret to, kas notiek Latvijā, jo viņi ne jau brīvprātīgi, bet piespiedu visdrīzākais dažādu iemeslu vadīti izbrauca uz laiku, un es ceru, ka tikai uz laiku viņi atgriezīsies atpakaļ, un tā saikne ar Latviju jau nepazūd, jo viņiem jau ir radinieki šeit, un tā saikne nedrīkstētu pazust, un mūsu uzdevums savukārt ir tiešām radīt tos apstākļus šeit Latvijā, lai viņi varētu atgriezties, un tas pamatā ir šīs labi apmaksātās darba vietas, lai cilvēkiem būtu lai būtu ko darīt viņiem. Lai būtu ko darīt, lai būtu darbs, lai arī būtu ienākumi. Un es esmu pārliecināts, ka viņi svin, un arī es nosūtīju mūsu tautiešiem ārzemēs video sveicienu svētkos. Tā kā tajās vietās, kur sanāks kopā, ļoti iespējams, ka arī šis video sveiciens tiks atskaņots vai parādīts, un tādējādi arī es apsveicu viņus visus mūsu valsts svētkos. Un vēl pašās beigās vienā teikumā, jūsu vēlējums visiem mums tālumā šeit pat uz vietas Latvijā, visiem mūsu tautai Latvijas dzimšanas dienā. Ko jūs novēlētu? Es novēlētu būt stipriem, saliedētiem un tai pašā laikā lepniem par savu valsti. Un kopīgi darīt darbus, lai valsts sagaidot mūsu dzimšanas dienas 100 gadi pēc 3 gadiem būtu vēl stiprāka, un lai mums cilvēki, tie, kas ir izbraukuši, jau sāktu pakāpeniski atgriezties atpakaļ. Paldies jums, prezident kungs, lai tad jums veicās un priecīgs svētkus arī mājās, kaut kur atrodiet arī ģimenei šodien. Šodien jau nesanāk, šodien jau tāpēc ģimene ir kopā ar mani. Vakarā torti uzēdiet. Jā. Mājās, tā ir. Labi, jums jāgatavojas tagad ir ordeņu pasniegšanai. Paldies jums.